Vizuālā satura veidošana – būtisks elements panākumiem digitālajā mārketingā. Iepriekšējos rakstos esam apskatījuši dažādus digitālā mārketinga kanālus un stratēģijas. Tomēr pats svarīgākais mārketinga komunikācijā ir saturs. Sociālo tīklu mārketingā īpaši svarīga ir vizuālā satura veidošana, jo vizuālos elementus auditorija pamana vispirms. Ar šodien pieejamajiem rīkiem te ik viens var radīt gaumīgu vizuālo saturu un pat samontēt foršus video. Vienīgais, kas ir vajadzīgs, tās ir prasmes lietot datoru un viedtelefonu. Tāpēc šajā rakstā aplūkosim ieteikumus vizuālā satura veidošanai, kā arī dažus noderīgus rīkus, lai arī tu varētu veidot elpu aizraujošu saturu tavam zīmolam. Vizuālā satura loma digitālajā mārketingā. Vizuālais saturs ir tas, kas pirmais piesaista uzmanību. Tikai tad, kad ir piesaistīta uzmanība un radīta interese, cilvēks lasīs tekstu. Digitālā vide ir pārsātināta ar informāciju, un satura veidotājiem ir mazāk kā 1 sekunda laika tikt pamanītiem. Turklāt cilvēki atceras 30% no redzētā, bet tikai 10% no lasītā, un tu noteikti gribi, lai tevis veidotājs saturs paliktu cilvēku atmiņā. Ja tu publicē kvalitatīvu vizuālo saturu, piemēram, fotogrāfijas, infogrāfikas, banerus vai video, tu radi par sevi pozitīvu profesionālu iespaidu. Ja tavā mājaslapā vai Facebook lapā redzams ne tikai pliks teksts, bet arī skaists vizuāls saturs, tas parāda, ka tev rūp tava auditorija un tu ieguldi resursus komunikācijai ar to. Turklāt ir kanāli kā TikTok vai Instagram, kur dominē tieši vizuālais saturs. Un kā jau mēs zinām, aktīva klātbūtne vairākos mārketinga kanālos sniedz labākos rezultātus. Grafiskais dizains – vizuālā satura pamats. Veidojot dažādus vizuālos materiālus digitālajā mārketingam, mēs izmantojam grafisko dizainu. Tam ir gan estētiska, gan funkcionāla loma, un tās abas ir būtiskas. Tavam vizuālajam saturam ir jābūt tādam, uz kuru ir patīkami skatīties. Tajā pašā laikā grafiskais dizains ir tas, kas nodod daļu vēstījuma un virz uz skatītāju uzmanību, izceļot svarīgāko un strukturējot informāciju. Tas nosaka, ko cilvēks ieraudzīs vai izlasīs vispirms, ko pēc tam un vai vispār uztvers tavu vēstījumu. Te svarīga ir krāsu izvēle, attēla kompozīcija un pat izmantotie fonti. Krāsu izvēle vizuālajam saturam. Krāsām ir būtiska loma vizuālajā komunikācijā. Tās ir spēcīgs rīks, ar kuru var ietekmēt auditorijas emocijas. Turklāt krāsām ir arī simboliska nozīme, kas ir izveidojusies kultūras ietekmē un var atšķirties dažādās pasaules vietās. Izprotot šīs nozīmes, krāsas var izmantot, lai nodotu daļu vēstījumu. Piemēram, sarkanā krāsa aktivizē uzmanību un rada steidzamību, tāpēc to bieži izmanto reklamējot atlaides. Tā simbolizē arī enerģiju un dinamiku, tāpēc to reizēm izvēlas uzņēmumi, kas ir saistīti ar kustību un sportu. Savukārt zaļā krāsa simbolizē svaigumu, dabiskumu un līdzsvaru, tādēļ to izvēlas ar ekoloģiju, veselību un ilgtspēju saistīti uzņēmumi. Krāsām jābūt saskaņotām gan ar konkrēto vēstījumu, gan zīmola vizuālo identitāti. Tām ir jāatspoguļo zīmola vērtības. Jebkuram zīmolam ir ieteicams izveidot krāsu paleti, kuru izmantot vizuālajā komunikācijā. Tā tu radīsi profesionālu un sakārtotu iespaidu. Pie tam saskaņota krāsu palete ļaus auditorijai ātrāk identificēt tavu zīmolu. Kompozīcija un vizuālais līdzsvars. Veidojot jebkuru dizainu, ir svarīgi domāt par kompozīciju. Tas ietekmē to, cik harmonisks un sakārtots izskatās saturs un cik veiksmīgi auditorija to uztvers. Pastāv daudz kompozīciju veidu, bet viens no populārākajiem un vienkāršākajiem ir trešdaļu likums. Tajā ar iedomātām līnijām lapu sadala 3 daļās vertikāli un 3 daļās horizontāli. Uz šo līniju kruspunktiem tādas sanāk 4 novieto svarīgākos dizaina elementus, piemēram tekstu vai kādu objektu. Šāda dizains izskatās līdzsvarots. Veidojot banerus vai citus vizuālos materiālus, ir svarīgi nolīdzināt elementu malas, lai dizains izskatītos sakārtots. Tāpat ir svarīgi nepārblīvēt dizainu ar elementiem. Atstāj brīvu telpu, lai dizains var elpot. Dizaina veidošanā ļoti labi strādā princips mazāk ir vairāk. Fontu izvēle un teksta hierarhija. Ja tu savā dizainā iekļauj tekstu, ir rūpīgi jāizvēlas fonti. To izvēlē svarīgākais kritērijs ir salasāmība. Atceries, ka tev ir ļoti maz laika, lai piesaistītu uzmanību. Teksti, kas rakstīti grūti salasāmā fontā, tiks vienkārši ignorēti.
Nepiemērots fonts var radīt arī pārpratumus. Gluži kā šajā attēlā. Uz somas ir uzrukāts teksts My favorite color is glitter, bet neveiksmīgi izvēlētā fonta dēļ to var izlasīt arī kā My favorite color is Hitler. Svarīgi izvēlēties fontu, kas atbalsta visas rakstījumus. Piemēram, ja raksti latviešu valodā, izvēlies fontu, kas atbalsta visus latviešu valodas burtus. Ja teksts ir vienā fontā, bet burti ar garumzīmēm un mīkstinājumu zīmēm ir citā fontā, dizains izskatās nepabeigts un paviršs. Tu noteikti nevēlies, lai auditorija tavu zīmolu asociētu ar paviršību. Vēl viena svarīga lieta ir teksta hierarhija. To panāk ar burtu izmēriem. Vispirms cilvēks izlasīs to, kas ir uzrakstīts ar lielākiem burtiem. Izmērs ir svarīgāks par secību. Pat ja teksts ar lielākajiem burtiem atrodas lapas vidū, bet teksts ar mazākajiem burtiem ir lapas augšpusē, tāpat vispirms tiks izlasīts tas, kurš uzrakstīts ar lielākajiem burtiem. Noderīgi rīki vizuālā satura veidošanai. Vizuālā satura veidošana sākumā var šķist sarežģīta, tomēr daudz kas ir atkarīgs no izmantotajiem rīkiem. Protams, ir profesionāli risinājumi kā Adobe Photoshop, kur izmantošana prasa zināšanas un pieredzi. Taču ir arī vienkāršāki, iesācējiem draudzīgāki rīki, kas ļauj ātri radīt skaistus un kvalitatīvus dizainus. Viens no šādiem rīkiem ir Canva. Tā ir platforma, kurā pieejami simtiem gatavu šablonu, kas piemēroti gan sociālo tīklu ierakstiem, gan prezentācijām, gan drukas materiāliem. Ar Canva lieliskus dizainus var radīt gan grafiskā dizaina profesionāļi, gan iesācēji. Šim rīkam ir gan bezmaksas, gan arī maksas versija. Lai gan maksas versija piedāvā plašākas iespējas, labus dizainus var radīt arī bezmaksas Canva versijā. Viena vērtīga funkcija, kas ir pieejama tikai Canva maksas versijā, ir iespēja attēlam noņemt fonu. Par laimi ir pieejams cits bezmaksas rīks, ar kuru var noņemt fonu – Remove BG. Ar sarežģītākiem attēliem šis rīks dažreiz tiek galā labāk nekā Canva. Ja tu vēlies savā digitālā mārketinga komunikācijā iekļaut ne tikai statiskus attēlus, bet arī video, tad tos tu arī vari izveidot pats. Šim uzdevumam arī ir pieejami gan sarežģītāki profesionālie rīki, kā piemēram DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro vai Final Cut Pro, gan vienkāršāki un iesācējiem draudzīgāki rīki, kā CapCut, Clipchamp vai iMovie. Arvien populārāki kļūst rīki, kuri balstās uz mākslīgo intelektu, piemēram ViceCut, Runway vai Descript. Autortiesības un bezmaksas resursi. Veidojot vizuālo saturu, ir svarīgi ņemt vērā autortiesības. Ne visus internetā atrodamos attēlus, skaņas ierakstus vai video fragmentus drīkst brīvi izmantot sava satura radīšanai, sevišķi komerciāliem mērķiem. Ja tu tomēr vēlies izmantot citu autoru radītu saturu, visdrošākais veids, kur tos meklēt, ir satura bibliotēkās. Tās ir platformas, kurās autori augšupielādē savu audiovizuālo saturu, lai to pēc tam varētu atrast un izmantot citi satura veidotāji. Satura bibliotēkās var atrast gan maksas saturu, gan arī bezmaksas jeb royalty free saturu. Pirms jebkura materiāla izmantošanas ir ieteicams pārbaudīt licences nosacījumus, jo ne visus materiālus, it sevišķi bezmaksas materiālus, drīkst izmantot komerciāliem mērķiem. Arī Canva piedāvā ļoti plašu bibliotēku ar attēliem, grafikām, video fragmentiem un audio efektiem. Visi materiāli, kas tev ir pieejami atbilstoši tavam Canva plānam, maksas vai bezmaksas, ir royalty free un tos var izmantot arī komerciāliem mērķiem. Top 3 kļūdas vizuālā satura veidošanā, no kurām izvairīties. Lai radītu kvalitatīvu un piesaistošu vizuālo saturu, ir jāizvairās no 3 bieži pieļautām kļūdām. Pirmkārt, nepārblīvē savu dizainu vai video ar efektiem un elementiem. Ir forši, ka tu proti izmantot dažādus efektus, bet ar tiem var viegli pārsālīt. Otrkārt, ievēro konsekvenci krāsās, fontos, efektos un citos elementos. Tas gan rada gaumīgu iespaidu, gan palīdz izveidot stabilu zīmola vizuālo identitāti. Treškārt, izvairies no zemes kvalitātes satura. Miglaini attēli, nesalasāmi fonti vai sliktas kvalitātes skaņa ir neglīti, izskatās lēti un grauj auditorijas uzticību zīmolam. Noslēgumā, vizuālā satura veidošana katram ir pa spēkam. Nav šaubu, ka kvalitīvs vizuālais saturs ir būtisks ceļā uz panākumiem digitālajā mārketingā. Iesācējiem var šķist, ka to radīt ir sarežģīti, un šim uzdevumam ir nepieciešams profesionālis. Protams, profesionāli vienmēr var uzaicināt palīgā, lai piešķirtu tavai vizuālai identitātei svaigu elpu vai pat iedot kādu odziņu.
Tomēr ar pieejamiem rīkiem un resursiem ik viens var veidot lielisku vizuālo saturu, kas palīdz nostiprināt zīmola klātbūtni tiešsaistē. Ir tikai jāvelta nedaudz laika, lai šos rīkus apgūtu, bet tas noteikti ir tā vērts.